Vai siltās grīdas var ierīkot karkasu ēkā otrajā stāvā? Par pirmo stāvu viss ir skaidrs. Tas ir klasiskās grīdas, iedomājamies sagatavotā pamatne. Nāk putaplasta kārta, nāk atstarojošā plēve, caurulis. Silto grīdu caurulis mēs īstenībā rekomendējam pielietot lielāku bišķiņu diametru. Betona kārta, sausais betons, tā saucamais estričs vai klasiskais betons virsū, gala segumu. Mēs rekomendējam kaut kādus izmantot materiālus tādus kā vinils, flīzes. Mazāk rekomendējam pielietot parketu vai laminātu, jo viņam siltumvadības spējas ir nedaudz zemākas nekā vinilim vai flīzēm. Atbildot uz jautājumu, vai karkasa ēkā otrajā stāvā var ierīkot siltās grīdas, atbilde būs jā, var. Tur mēs parasti pielietojam tā saucamo sauso sistēmu, vieglo sistēmu. Šeit ir otrā stāva pārsegums, klasiski izolācija. Tad nāk 2 cm OSB plāksne ar rievojumiem, kurās ir iestrādāts alumīnijas elements tieši siltuma atstarošanai. Un jau virsū šai konstrukcijai var jau likt virsū gala segumu. Viņu ātri var ierīkot gan jaunbūvēs, gan arī renovējamās ēkās, jo, kā jau mēs redzam, biezums ir tikai 2 cm. Ir arī cits izpildījums. Piemēram, Uponor sikus sistēma, kur OSB plāksnes vietā ir putaplasts, arī ar tādām pašām rievām. Tāpat viņš tur tiek iestrādāts, tā kā faktiski, tas pirāgs varētu izskatīties šādi. Virsū gala segums. Ierīkot siltās grīdas karkasa ēkā ir iespējams un pat ir ieteicams, jo, ja jums ir siltumsūknim, labākais, kas var būt, tas ir siltās grīdas. Tātad droši zvaniet, rakstiet, brauciet ciemos, mēs mēģināsim atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. This Energy!